Vairāk nekā 150 barikāžu dalībnieku no visa Dienvidkurzemes novada 20. janvāra vakarā pulcējās uz kopīgu barikāžu atceres pasākumu Grobiņas pagasta kultūras namā Robežnieki. Tas ir atkal redzēšanās un satikšanās prieks. Tās, protams, ir atmiņas par 33 gadu seniem notikumiem. Tas ir tā laime visiem sanākt kopā un atcerēties, un ja jau atcerēties, tad vispirms es lūgtu ar klusumu brīdi atcerēties tos, kas nepārnāca toreiz. Es toreiz biju viens no barikāžu aizsardzības štāba augstākās padomes vadītājiem, jo biju toreiz augstākās padomes deputāts. Un toreiz ļoti daudz cilvēku uzdeva mums jautājumus, kā mēs to valsti nosargāsim un ko mēs varam izdarīt. Un faktiski īsti jau atbildes nebija, jo mūsu rīcībā nebija ne ieroču, ne arī sistēmas. Apkārt bija ienaidnieki, Čeka un Krievijas bruņotie spēki, Padomju Savienības spēka avoti. Un līdz ar to faktiski ikvienam no jums ar savu gribu, ar savu pārliecību, ar savu drosmi bija jāpanāk tas, ka pretinieks mūsu priekšā parāda savu vājumu un faktiski nespēja mūsu uzvarēt. Tas toreiz bija mūsu paudzes izaicinājums, un mēs to toreiz visi kopā paveicām. Liec vecu un jaunu, liec labu un ļaunu, liec pats savu seju, tam kristālam klāt. Un mēs godiem elijam, un saudzības parādīs visu, to tautas veselēs spogulīs. Ar nerimstošiem aplausiem klātesošie godināja 3 Ukrainas armijas kareivjus, kuri šobrīd Latvijā iziet rehabilitācijas kursu. Jūsu varonība mūs iedvesmo cīņā par brīvību, lai mūsu kopīgā vēsture par neatkarību būtu piemērs nākamajām paaudzēm. Īpaši paldies par to, ko jūs darāt mūsu valsts labā. Mums ir kopīgas vērtības, viena no tām brīvība. Šajā sarežģītajā laikā svarīgi mums visiem turēties kopā, lai traģiskie vēstures mirkļi neatkārtotos, lai vēsture attīstītos pēc mūsu noteikumiem, nevis pēc tiem, kurus mums cenšas uzspiest kaimiņu valsts diktatūra. Nekas vēl nav beidzies, un mums ir jābūt stipriem, un tad kopā varēsim uzvarēt. Drošais uzvar. Sasildi saulītē, manu zemītī, ziemeļi pelpā augstā. Es viņas dvēselī silvīšu, ir dzīvas siltajās plaukstās. Es viņas dvēselī silvīšu, ir dzīvas siltajās plaukstās. Tas ir tāds sentiments un varonības laiks. Tu teici, kailām rokām, bet karstu sirdi. Un arī šovakar to jūt, kad it sevišķi, kad Ukraiņu zēni ienāca iekšā uzreiz, tā cieņa pret to cīņas spāru kāds un gars ir viņiem. Un tad arī ir atmiņas. Un ļoti labi, kad ir kopā ar kundzēm, kad ir ar ģimenes locekļiem.
kad mēs varam atcerēties, kā katrs jutās tajā laikā, jo tā situācija jau bija savādāk. Šodien, tad, kad ir sakari, ir pavisam cita drošība. Toreiz jau bija neziņa, bija pārliecība. Un man arī ir pārliecība, ja vajadzētu, tad mēs iet. Mums būtu labi darīt katram savu darbu, lai būtu tā drošība, lai būtu stabilitāte un miers. Gods Dievam augstībā!